Džeki, tev viss labi? Jā, nu, zin kā ir, esmu baigi šodien satraucies. Man šodien ir pitch prezentācija jātājas vesels klases priekšā. Man tāds ir, ka es vispār neesmu gatavs. Tev būtu problēmas, ja es uztaisītu tev vienu ātro pitchu? Nē, droši, dar, kas tev jādara. Tātad, es esmu Marta, prieks iepazīties. Bet tev kādreiz bijis tā, ka tev plauktā nepietiek vietas. Un ka tev doma bijusi, ko man darīt? Man šeit ir tik brīnišķīgs plaukts, milzīgs plaukts, bet es viņā visu vienkārši nevaru sabāzt. Es sabāžu kastes, bet virsā kastēm es neko nevaru likt. Es sabāžu citas mātes, un viņas es nevaru stumdīt, jo citādāk man viss nokrīt. Nu, tad man tev ir risinājums. Šelfī, es par to dzirdēju, man draugi tikai par to runā. Šelfī? Nē, es nezinu, kas tas tāds ir. Pastāst vairāk. Tātad, šelfī, mēs esam plauktiņš tavam plauktiņam. Risinājums, kas atrisinās vietas problēmas tavā telpā. Un tas nav atkarīgs tikai no plauktiņiem vai komodītēm vai kaut kas tāds. Tu to vari izmantot pilnīgi visur. Tās ir garāžas, tās ir dzīvojamās istabas, virtuves, kaut vai toaletē. Arī mašīna. Šim produktam, jūs domājat, vienmēr ir jābūt mērķa auditorija. Bet superīgais risinājums ir tāds, ka mērķa auditorija ir pilnīgi visi. Jūs šajā telpā esat mana mērķa auditorija. Skolotāja telpas aizmugurē ir mana mērķa auditorija. Tas ir domāts tā, lai visiem būtu pielietojums, jo noteikti jūs esat saskārušies ar problēmu, ka jums varbūt nepietiek vietas. Un jūs domājat, es varu ieiet internetā un vienkārši kaut kur atrast kaut kādu citu telpas organizatoru. Atšķirība ir tāda, mēs esam pilnīgi pielāgojami un mēs ļoti labi sadarbojamies ar konkurenci. Tas nozīmē, ka, ja jums ir vajadzīgs plauktiņš tavam plauktiņam toaletē, mēs varam pielāgot un pilnveidot produktu jūsu labad. Ja jums tas ir vajadzīgs virtuvē, mēs varam uztaisīt tā, lai tas būtu superīgs virtuves telpās. Ja jums vajag mašīnā, mēs uztaisīsim tieši jūsu modeļu mašīnai, tieši tādu, kādu jūs vēlaties. Tas ir pilnīgi pielāgojums un pilnīgi paredzēts pilnīgi visiem. Jums ir kāda mašīna šajā telpā? Jā. Tieši tā. Un vai jums būtu interesi, Edgar? Zini, tā ideja ir pat ļoti laba. Zini, es esmu vispār miljonārs, es būtu gatavs investēt tavā firmā. Ja? Super, tu domā, ka klasē arī patiks? Jā, Džeki, dar, kas tev jādara. Paldies!